Spriežot pēc tā, cik augsts vējš šobrīd man pūš mugurā, laikam jau rudens ir klāt. Un tā tad ir īstais brīdis parunāt par ziemas riepām. Šodien to darīsim kopā ar Intercars Latvija, un tā kā tajā dienā, kad šo sarunu filmējām, briesmīgi gāz lietus, paldies Autobrau Motors, kuri ielaid mūs pie sevis siltumā un sausumā, lai tad varam mierīgi parunāties par riepām, kas turpmāko pusgadu, un varbūt vairāk, palīdzēs mums tikt galā ar lietu, slapdraņķi un sniegu. Mūsu uzticamais gids jaunāko ziemas riepu labirintos, kā allaž būs Intercars Latvija vieglo riepu pārdošanas vadītājs Gundars. Šogad mums ir divas prēmijuma riepiņas, ko vēlamies parādīt. Viena ir Dunlop riepa, kas ir pilnīgs jaunums šai sezonai. Atšķirībā no konkurentiem, kuru nosaukumi parasti nes paaudzes numuru, piemēram, blakus esošais Michelin Alpine 7, jaunā Dunlop riepa saucas vienkārši Winter, tātad ziema. Uzreiz redzams, ka Winteram ir ziemas riepai netipiski nopaļotas sānu malas. Ko tas dod? Viens, tas dod noteikti līkumos sānu noturību, jo šī riepa nepeld tik daudz, viņai pilnāk šis sānu bords, viņa labāk, vadās līkumā, it sevišķi pie kaut kādas tādas lielākas slodzes. Otrs ieguvums ir lielāks nobraukums. Arī šeit, skatoties pēc šīs te jaunā protektora raksta, mēs redzam, ka šī riepa ir gan sportiska, tātad šīs te garan virziena visas rievas, kas ir ūdens novadīšanai, viņas ir tīri sportiskai braukšanai. Līdzās apaļajiem kā bumbiņa Dunlopam, Michelin izskatās pēc skarba ziemeļnieka. Alpine 7 nav skandināvu riepa, tā ir Eiropas tipa ziemas riepa, bet skatoties salīdzinājumā pret iepriekšējiem modeļiem, šī riepa ir veidota pavisam savādāk pret Alpine 6, Alpine 5. Viņa ir vēl izteiktāk šis te virziena protektors skuiņas, un viņai visas šīs te lameles ir šeit pa vidu saliktas. Šeit šie iegriezumi, šīs lamelītes ir daudz biežāk. Un kā parādīja pagājušā ziema, tad šis risinājums ļoti labi strādā. Interesants fakts, lai gan viens zīmols ir franču, bet otrs nosacīti britu, abas ziemas riepas ražotas Vācijā. Bet tagad pakāpsimies solīti zemāk, lai gan tas vairāk attiecas uz cenu, nevis sniegumu. Vidussegmentā šoreiz mums pārstāvēt divi Korejas ražotāji – Hankook un Nexens. Pirmo gandrīz jau var ierindot pie prēmijuma ražotājiem. Nexens turpretim ir stabils vidussegmenta spēlētājs. Vienkāršāk sakot, Hankook tiecas konkurēt ar Bridgestone un Pirelli, kamēr Nexen spēkojas ar Michelin otro zīmolu Kleber. Abiem ir pieejams ļoti plašs sortiments. Gan Eiropas tipa riepas, gan, kā mēs šeit redzam, mīkstās riepas, raģu riepas, komerc transporta, viss plašākais sortiments. Kā vienam tā otram korejietim ir līgumi ar autoražotājiem par riepu piegādi konvejeriem. Nexen ražotājs ir ļoti daudz piestrādājis pie ordinālā aprīkojuma riepām un arī pie pārotajām riepām. Tātad, ja atšķirās priekšēji izmēri no aizmugurējā, tad Nexens būs arī viena no tām riepām, no tiem ražotājiem, kurš piedāvā šādu risinājumu. Šai ziemai Gundars izvēlējies mīkstā sastāva skandināvu tipa korejiešus. Abas divas ir nosacīti jaunumi, abi divi ir pagājušajā gadā parādījušies, un, ja mēs skatāmies pēc klienta pieprasījuma, tad ļoti pieprasīts produkts vidussegmentā. Bet ko tad šajā ziemas sezonā spēs piedāvāt uzņēmīgie ķīnieši? Pārlēto riepu plauktiem savilkušies tumši mākoņi. 21. maijā Eiropas Savienība ir pieņēmusi jaunu regulu. Ko tas nozīmē mums un ko tas nozīmē patērētājiem? Tas nozīmē to, ka visas riepas, kas ir Ķīnas riepas, kas ir šīs te budžeta riepas, viņas tiks apliktas ar papildus nodokli. Ir ekspektācijas, ka tas varētu būt, kā minēts dokumentā, no 40%, bet faktiski par šo te vēl notiek daudz diskusijas Eiropā, kāds galā būs šis procents, kas tiek uzlikts. Pagaidām no Ķīnas importētās riepas tiek vien cītīgi uzskaitītas un nav zināma nedz antidempinga nodokļa galīgā likme, nedz arī kad tā stāsies spēkā. Bet vienu gan zinām droši. Diemžēl riepa cena celsies viņa jau no šīs ziemas sezonas. Ķīnas riepu ražotāji uz situāciju reaģē dažādi. Viens ir skaidrs,
ka lielākā daļa ražotāju, kuriem pašreiz ražotnes ir Ķīnā, ka viņi plāno viņus mainīt uz citām valstīm. Piemērs ir Linglong piederošais zīmols Crosswind, ko ražo jaunuzceltā rūpnīcā Serbijā. Skatoties uz brendu Crosswind, mēs zinām, ka tas ir ražots Eiropā, un šīs te papildus prasības uz viņu pašreiz nekādi neatieksies. Līdz šim Intercars Latvija bija pazīstamas tikai Crosswind vasaras riepas. Ko vecā labā Eiropa var likt pretīm lētajiem ķīniešiem? Lūk, piemērs no Michelin piederošā Cormorāna. Viņi ir izveidojuši principā mūsu platumgrādiem divu veidu protektors. Viens ir šāds rupšs protektors bez radzēm, un otrs ir tāds pats rupšs protektors ar radzēm. Ražotā riepa, starp citu, ir ražota jau rūpnīcā, tātad radzes turēsies ilgāk. Savukārt bezradžu kormorāni pie mums jau ir iesaukuši par lauku riepu. Jā, ļoti daudziem klientiem, kuru ikdiena ir lauku dzīve, lauku ceļi, dubļi, grants, visi šie apstākļi, viņi ļoti labprāt arī vasaras sezonā izvēlas šādu riepu, kurai šis te attīrīšanās koeficients ir daudz augstāks. Paaugstināta izturība nepieciešama arī vieglā komerces transporta riepām, kā šai Goodyear Ultragrip Ice Cargo. Riepa ir tāda diezgan izteikti priekš komerces transporta, diezgan rupja, robusta, stingriem bortiem, bortu aizsardzību. Riepas bortā iestrādāti speciāli izvirzīti segmenti, kas neļauj sabojāt sānus pret trotuāru malu. Jā, šo riepu var droši parkoties pret trotuāru maliņas, un ja arī viņi atspiedīsies pret šo apmalīti, pret visu, tas nenodarīs kaitējumu riepai. Savukārt piebilde ice jeb ledus nosaukumā norāda uz šīs busu riepas paaugstinātu uzticamību īstā ziemā. Šī riepa varētu ļoti patikt tiem autovadītājiem un uzņēmumiem, kuriem ir šīs te agrie reisi, agrie maršruti, tas ir 4-5 no rīta, kad pastāv ļoti liela iespēja par melno ledu un par tādiem nestabiliem ceļa apstākļiem.